Dzintars nonāk armijā 2 gadus vēlāk nekā Piederis sakarā ar to, ka viņam atrod, ka ir operācija viena tur jāuztais, bet armijā beigās viņš tomēr nonāk. Nu, tagad kā tad tas notika? gadā Dzintaram Kvantam jāierodas kara komisariātā. Tā ir militārā iestāde, kuras galvenā funkcija ir kara dienestam padoto personu uzskaite un izsaukšana armijā. Notiek nopietna veselības pārbaude, kurā speciālisti nosaka, vai puiši derīgi dienēšanai armijā. Izrādās, ka visādi spēcīgais un veselīgais Dzintars nav derīgs, jo viņam vispirms jāveic brukas operācija. Puisis pats gan saprot, kā iedzīvojies šādā ligā. Smago ķeru vilkšana, kad vajadzēja atjaunot saspridzinātos dzelzceļa tiltus, sliežu un baļķu celšana daudz stundu garumā ir radušas trūci. Savest veselību kārtībā izdodas tikai 1954. gadā, un Dzintars beidzot tiek iesaukts kara dienestā. Pavēste ir pienākusi, un tur norādīts laiks, kad jāierodās Gostiņos, kur atrodas kara komisariāts. No Vecogriem uz Gostiņiem transports nekursē. Kā lai tiek? Tavu laimi izrādās rīkojums no ciema padomēm nodrošināt jauniesaucamo nokļūšanu iesaukšanas punktā. Vecogres ciema padome Dzintaru uz dienēšanu armija aizved ar zirgu. Savā ziņā jautri, taču ar to arī priecīgā piedzīvojuma sajūta beidzās. Izrādās, pie kara komisariāta jau ir sapulcināti daudzi jaunekļi, un Dzintars pievienojas viņiem. Izskatās, ka daži jau iesaukti kādas dienas agrāk. Puišu sejās ir neziņa, neliela neziņa, bet pārsvarīgi viņu noskaņojums ir mošs. Tas gan izmainās, kad visus aizved uz Pļaviņu dzelzceļa staciju, liek kāpt kravas vilciena vagonos, ko tautā dēvē par lopu vagoniem. Daudziem prātā vēl 1949. gads, un tas garastāvokli nemaz neuzlabo. Mundrums pāriet drūmā neizpratnē. Dzintars atceras to cilvēku, kuru vārdu visa ģimene zvērējusi, nekad nepieminēt. Ja toreiz Jāndrožu iemītnieki nebūtu brīdināti, ja viņi nebūtu aizbraukuši projām no ciemu uz 3 dienām, visi būtu tur, kur tagad ir Liepkalnes radinieki, kādos Sibīrijas mežos. Dzintars vienmēr balstīdamies uz pozitīvo, cer, ka tā nenotiks, ka viņus tagad neved izsūtījumā. Valstī taču vajag armiju, vajag jaunus cilvēkus, un te vagonā ir tikai puiši spēka gados.